Labdien! Šodien mēs pagatavosim rudenīgu recepti, kas būs mazliet arī restorānīga, un tieši šoreiz būs krāsnī ceptu bumbieru salāti ar zilā siera, jogurtu mērci un cukurotiem pekānriekstiem. Sāksim ar to, kad ieslēgsim krāsni un apgrauzdēsim mūsu pekānriekstus. Šos mēs liekam grauzdēties kādas 5 minūtes. Kamēr rieksti viegli grauzdējās, mēs sagatavosim jau cukuru sīrupu riekstu cukurošanai. 100 grami cukurs un 100 ml ūdens. Kamēr vārs cukuru sīrups, sāksim sagatavot cepšanai mūsu bumbierus. Tā, šādā veidā mēs izņemsim ārā bumbieriem visas sērdes. Rieksti viegli apgrauzdēti. Pievienosim riekstus bļodiņā un apliesim ar cukuru sirupu. Un liekam atpakaļ cepties. Mūsu bumbieriem nepieciešams istabas temperatūras sviests. Iesmērēsim mūsu cepampannu un pēc tam iesmērēsim arī pašus bumbierus. Skaisti, bumbierītis mums ir iesmērēts. Pārkaisīsim ar sāli, pipariem un pievienosim dažus rozmarīna zariņus. Kamēr mēs gaidām, ka sacukrosies rieksti, mēs varam uztaisīt ātri marinētas dārzeņus. Šoreiz mēs samarinēsim burkānus, un tam mums marinādai vajadzēs ābolu sulu, baltvīnu etiķu un mazliet cukuru. 2 ēdamkarotes cukurs. Burkānu liekam bļodiņā un virsū lejam marinādi. Šo var apklāt ar foliju, atdzesēt, atstāt uz kādu pusstundu, un mums būs viegli marinēti kraukšķīgi burkāni. Nākamā pagatavosim mūsu pavisam vienkāršo jogurtu un zilā siera mērci. Rieksti dziest, krāsnī dodas bumbieri. Ne ilgāk kā 10 minūtes. Atliek vien mums sasmalcināt riekstus, sagriezt bumbierus un pasniegt mūsu salātus. Ņemam riekstus. Tā, mums vēl augļainām notīm šeit ir mazliet kaltētas dzērvenes. Ja nu gadījumā laiks ārā gadās tāds, kāds viņš rudenī ir un uz restorānu nevaram aiziet, tad ar šo recepti es jums novēlu restorānu atnest mājās. Lai labi garšo!